Labdien! Šodien atrodamies Rīgā, un mēs dosimies noskaidrot, kā izdzīvo bezpajumtnieki. Kā jūs nonācāt uz ielas? Tieši tā, ka darba nav. Nav kur nopelnīt naudu. Un jūs no darba atlaida? Tieši tā. Es strādāju Rimīgi veikalā. Atlaidu no darba, kur tie darbi ņem. Veiklā mēs jums pīrādz un sapasām. Paldies! Dod! Kas jūs tā sasita? Mani? Jā. Ārsts! Ārsts? Kas pa ārstu? Es paņēmu jūs sāka sist? Jā. Sāka daudzīt? Sāka daudzīt ar rokām un ar kājām. Tieši slimnīcā? Jā. Stradiņu, Paula Stradiņu slimnīcā. Cik jums gadi ir? 30. Cik jūs ilgi tā dzīvojat? Es? Jā. Vairāk kā pusgadu. Kā jums nonācāt uz ielas? Tevs no mājas izdzina ārā. Kādēļ kā viņš izdzina? Es viņam vienkārši apnicis es esmu. Tu viņš pats dzērājs un cietumnieks, tāds pats kā es. Bet, redz, tā viņš izdarījās. Kā jūs izjūtat tagad dotajā brīdī krīzi? Krīze? Jā. Man krīze, ziniet kāda ir? Paģeras un piedzēries. Paģeras un piedzēries. Visa krīze. Un kā jūs ziemā darīsiet? Dzīvosiet un gulēsiet? Es nezinu. Vai jums nav nekādas... Tagad jau praktiski ir ziema. Valsts nav kaut kādas uztaisījusi vietas, kur mitināties? It kā ir tās patversmes, bet tur negrib ņemt. Kam dēļ tur neņem? Pasaka, ka tur esot jau piesists ar tādiem kā es. Edgars Aivars, Arturs Lapinskis, speciāli priekš Dēkuma.